Brīnumi, jā, sveiki visi, pasniedzēji un klausītāji. Man prieks jūs visus redzēt. Jā, materiālus uzlikšu. Tā nav plika bilde. Es ceru, ka dzirdat jūs mani labi un viss ir kārtībā. Nodarbības decembrī skatos uz laiku, un tāpēc es centīšos būt īsta un konkrēta un ietilpināties 10 minūtēs. Bet vēl jau čau. Bet vēl jau novembris priekšā. Tas nozīmē, ka, ja gadījumā jūs kaut ko vēl no novembra nodarbībām gribat, jūs varat paspēt vēl pabūt sestdienas rītos enerģētiskajā medicīnā un cigunā, un tas būs elpošanai un sirds un asinsvadu sistēmai būs nākošajā sestdienā. Un būs neirokustības arī vēl 2 nodarbības neirokustības efektīvai elpošanai. Un tā nu ir lieta, kurā es iemīlos arvien vairāk un vairāk katru reizi, kad es vien to vadu un daru, un tas ir tik interesanti. Tagad es arī atgriezos, šovakar man beidzās nodarbības 8:30, un kā reiz mēs arī tajā grupā tur miksējam, vienreiz ciguns, vienreiz neirokustības, un tad man patīk tās sejas un tās pārsteigtās sejas ar kādām meitenes tur. Jo tur ir tāds princips, ka tur uztais to kustību sākumā, tad tur viss kaut ko daru, liecos, griežos un tā tālāk, un pēc tam uztais to kustību vēlreiz. Un tad tas pārsteigums sejās, un tas, wow, viņa pati kustās, pati taisās. Tas ir tas, ka neirokustībā ir tas burvīgums, kur mēs mācāmies nevis caur spēku, kā mēs pamanamies iemācīt sevi kustēties nepareizi, darīt to ar spēku, ar sasprindzinājumu. Neirokustības ir ieklausīšanās sevi, un šobrīd man ir interesanti viņas mācīties, jo saprotu, ka caur to es atkal ielieku cigunā iekšā. To prasmi, to sajūtu, to izpratni par to, kā ir vieglāk kustēties, kā ir kustēties ar kaifu, ar tā kā dabiski, ar svara pārnešanu, ar inerci un nevis ar spēku. Un tas ir burvīgi. Tātad to jūs vēl varat paspēt ielikt pie manis 2 sestdienās nodarbībās. Bet kas te mums ir paredzēts decembrī? Arī enerģētiskā medicīna un ciguns, un sestdien rītos, vienīgais 12. Es rakstīju, tad tikai ieraudzīju, cik smuki izskatās 12, jo 12 būs tas, par ko Eva stāstīja. Tas superīgi tikšanās mums uz zemes pasākumā. Tas ir pārcelts uz svētdienu. Tātad tas notiek no rītiem 10. Un būs hormonālajai sistēmai, kā mēs varam palīdzēt, lai tā ir superīga un kārtībā. Patiesībā, ja hormonālā sistēma ir kārtībā, tad pa lielam arī pārējais viss ir kārtībā. Bet, tur, kur mēs pieskarsimies nodomu spēkam un prāta potenciālam un enerģijai, tad jau tur arī to es lieku klāt patiesībā. Jā, caur apzinātību, caur sapratni, no kurienes tad kas rodās, kas ir patiesais cēlonis visam, kas ar mani notiek. Jā, tas vienmēr ir mani iekšā. Un dažreiz ir tā, ka cilvēki ar lielām acīm nāk un saka, jā, bet es noskaidroju, es izlasīju, es uzzināju, ka veģetatīvā distonija ir tāpēc, ka tur, es neatceros, vairogdziedzers nestrādā kā vajag, vai kāds cits dziedzers nestrādā kā vajag. Nu jā, bet kāpēc viņš nestrādā kā vajag, no kurienes tas ir radies? Tāpēc ir ideālā variantā strādāt visos
visās dimensijās, visos līmeņos, saprotot, ka mani pieņemami un es saprotu to, kas ir manā apzinātības līmenī, ar to es strādāju. Un tāpēc mums palīdz gan kustības, gan ziedītes, gan augi, jo, kāpēc gan viņi mums te ir doti. Ja? Un mana dziļākā pārliecība, ar kādu es esmu mācījusies cigunu un visas citas lietas, arī dziedniecības lietas, ir tā, ka visam ir jābūt rokas stiepiena attālumā, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs būtu justos ideāli. Un patiesībā jau pat ne tik tālu. Tas ir viss mūsos. Lūk, to mēs arī visu mācīsimies sajust, saprast, enerģiju kustināt, cigunot un kārtot gan hormonālo sistēmu, gan rekā man arī ir ciguns lieliskai redzē, iespējams, ka tur būs kaut kādas daļas, kas tur būs ar vijas doto, par ko man ir liels prieks, kad vija buša būs arī dzīves elpā. Es esmu dzirdējusi ļoti daudz labas atsauksmes par viņu to, kā viņi darbojās. Vēl šodien arī nodarbībā, kad es teicu saviem vingrotājiem, skatieties, viesistabā būs vija buša, paskatieties jums, lai jūs zinat, kas tas ir un vai jums to gribās, ja, un izmantojat. Tad viena jauna meitene studenti nāk arī. Un viņa saka, jā, es biju pie viņas nodarbībās, viņa ir ļoti laba, viņa ir aigi forša. Nu tā, un tad būs arī ciguns veselām locītavām, lai mēs viegli, veikli un lokani celtos augšā no gultas. Bet tas arī patiesībā ir neirokustībās, ja, šis vieglums locītavās, kas nāk atpakaļ, tad, kad mēs atbrīvojam no sasprindzinājuma muskuļus tos, kuriem nav jābūt sasprindzinājumiem, un izdaram kustību pavisam savādāk nekā viņai jābūt. Un tad, kad Melita bija viesistabā, tad es izdzirdēju par kurkumu, kur es beidzot esmu sākusi ēst no rīta. Lūk, un kurkums arī esot labs palīgs veselām locītavām. Nu, Melita gan saka, ka veselu 3 mēnešus jāēd no vietas strīpā šis kurkums. Bet, gan jau, es pieradīšu, nav jau tik briesmīgi. Nu, lūk, tas jau skaidrs, jā. Vingrot var visi, darboties var visi, tāpēc, ka nav kustības, kuras nevar izdarīt kāds domās. Ja mums kaut kas nesenāk fiziskajā realitātē, ja, šī kustība, tad domās viņu mēs noteikti varam izpildīt. Un, kā jau zinat, domās darītas lietas ir tikpat efektīvas, kā fiziski izdarītas. Varbūt pat vēl vairāk, ja, jo dažreiz ir tā, ka mēs fiziski kustinamies, jā, bet domās esam savās problēmās iekšā, arī kustamies tur ar pilnīgi citu mērķi, jā, zem mērķi. Jā. Un tad, ja es gal galā to daru domās, es diezgan stipri koncentrējos tomēr uz to, ko es daru precīzi. Manas domas nav tajā pētiķa prātā, ja, kas tur čato visu laiku galvā. Lūk. Būs neirokustības arī, un tās būs sestdien vakaros, 7:30. Ja, un šajā daļā būs lieto cikliski, bet ne kampaņveidīgs. Starp citu, runājot par cikliskumu un kampaņveidīgumu, kaut kas viens bija tāds, ko es lasīju un domāju, kur šitā lieta te ir rakstīts par to, ka viņi jālieto regulāri. Katrā gadījumā omega-3, manuprāt, bija tā, ko Sāra Gotfrīda, kas ir diezgan pazīstama jau arī Latvijā, pēc cik izdot viņa grāmata par hormonu dziedniecību, arī dabiskā veidā, kā to var izdarīt.
Nu, viņa bija tā, kur intervijās vienmēr teica, omega-3 ir jābūt nevis uz jūsu nakts kapīša visdziļākajā atvilknē, bet katru rītu jūsu plaukstā un mutē un tā tālāk. Tas ir kā amen baznīcā. Jā. Tā kā, nu, lūk, runājot par cikliskumu, jā, kampaņu veidā nedara. Pats galvenais dari, jā. Lūk, neirokustības, tātad visam ķermenim decembrī mēs paspēsim arī laikam 3 reizes izkustēties neirokustībās sestdienu vakaros. Un, jā, tieši tāpat tas ir paredzēts visiem un ikvienam, jā, jo, kā es teicu sākumā, nebeidzu vienu kaikot par to, cik tas ir fascinējoši. Un fascinējoši ir gan jaunām meitenēm, kas to dara un dažreiz nevar izdarīt. Tas ir fantastiski, tāpēc, ka tā pareizā darīšana ir pilnīgi no otra gala. Tā pareizā darīšana ir atlaišana, ir atbrīvošanās, ir darīšana vieglāk, meklējot mazāko pretestības ceļu, meklējot veidu, kā to izdarīt efektīvāk. Un tā ir tāda fantastiska saruna ar savu ķermeni un viņu apzināšanos. Tas ir vienkārši, wow, kā man tas patīk. Kā redzēt cilvēkos, kā viņam, kur viņam, patiesībā perfekcionīgs, tu skaties, tu redz, kur tas bloks ir, kad tu redz, kā viņš kustās, un kā viņš vienu kaut ko, kas viņam senāk labāk aizvieto ar to, kas viņam nesenāk, tur, kur viņam bijusi trauma vai stīlums, viņš to vietu nekustina, viņš to aizvieto ar citu, un šis ir veids, kā tu balansējot šīs kustības, vari dabūt atpakaļ šo kustīgumu tajā vietā, kur ir bijusi trauma, un kur ķermenis trauma sen jau vairs nav sen, bet viņi ir galvā, viņi ir pieredzē tik ļoti, ka nedod Dievs, kaut kas vēl atkal tāds notiks, un ķermenis iekapsulējās, un visu nekustās. Un šitā ir iespēja atrast to veidu, kā viņu atkal atšķitināt, atdabūt atpakaļ normālā kustībā. Nu jā, un tas nozīmē to, ka tikai, kad interesantākais neirokustībās ir tas, kad jā, lūk, neirokustībās interesantākais ir tas, ka mēs ļoti bieži nedomājam par ikdienas kustībām. Jo patiesībā mēs jau kustamies vairāk tieši tā, šajā mirklī, kā es sēžu, ja? kā es jūtos sēdus, kā es elpoju sēdus vai jebkurā pozā, kurā man ir neērti. Es tagad liecos pēc kaut kā turēs galda un man es visu saspiest, bet es turpinu elpot un elpot efektīvi. Ja? Tas ir tas, ko māca neirokustības, būt efektīvam, maksimāli efektīvam, jebkurā savas dzīves mirklī. Un tas ir foršākais, jo patiesībā tad, ja mēs uztrenējam muskuļus un viņus netrenējam, 2 nedēļās viņi jau viss mēs jau zaudējam. Ja? Tā ir tāda tā kā kaķa dzīšanās pakaļ savai astē. Ja? Šāds te, fitness varētu teikt. Protams, kustības ir labas lietas un laba lieta un labāk kustēties, bet noteikti to darīt ar prātu ir vērtīgāk. Un neirokustības patiesībā ir fascinējoša, jauna lieta. Tā. Līdz ar to cilvēki, jā, kā es skatos, ko viņi man saka, viņi saka, es tagad pēkšņi sapratu, ka es varu pieliekties daudz vieglāk. Un kurpes aiziet daudz vieglāk, kas notiek ar neirokustībām. Tas ir fantastiski. Tā. Un klubiņš mums būs otrdien 15. decembrī, 8. vakarā, kā parasti. Un noteikti nemazāk kā 2 stundas, jo, ja mēs meditācijā iesim vēl tālāk un vēl vairāk, tad mums tas laiks aizies tur vēl ilgāk. Un patiesībā
paldies Evai, kad viņi tur ieraudzīja, ka tas iepriekšējā nodarbība ir labs materiāls, un tā arī ir, un to es arī redzu un skatos, un jūtu un pārbaudu, kā tas strādā. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo klubiņā patiesībā, pat cik meditācija tur ir garākā nodarbības daļa, tas nozīmē, ka nāk tur arī tie, kas nav visu to garo manu ciklu klausījušies, jo tīra meditācija, tīra darīšana, tā atkal ir lieta, ko mēs ejam un darām, un tad sanāk, ka darām, nevis tikai prātojam, ko vajadzētu darīt, un tā tālāk. Un šī ziņā es varu tikai ieteikt izmantot Ingūnas fantastisko piedāvājumu, jo tās ir praktiski, idejiski tās prāta filmas, tas ir tas pats, kas Ingūnas personalizētā vizualizācija, ja, un Ingūna izstrādās jums katram viņu personisku. Ja, tās, ar ko mēs strādāsim, būs 5 filmiņas, kuras jūs varbūt es vēl kādu uztaisīšu uz to brīdi, jums būs iespēja izvēlēties, kuru jūs visvairāk uzrunā, bet personalizētā noteikti ir personiskāka un strādā vēl precīzāk. Ja? Lūk. Jā, to jau es minēju, kam tas ir domāts un kādi būs fantastiskie ieguvumi jums no tā visa. Un katrā gadījumā to, ko man atrakstīja viena meitene, kas noklausījās, noskatījās ierakstu, mēs abas nebeidzām brīnīties par to, kā cilvēks atgūst sevi, kā viņi rakstīja. Lūk. Tātad, jā. Tas ir tikai par to pašu. Ja jūs izlemjat piedalīties, tad meditāciju izmantojiet to laiku visefektīvāk. Ja pabrīdinat savējos, lai netraucē. Izmantojiet maksimāli visu iespējamo, lai atslēgtos, lai būtu tajā procesā iekšā un apzinoties, kas notiek tajā mirklī, kāpēc tā meditācija ir vajadzīga, kāpēc tieši tādā veidā un ko viņi tad manī dara. Ja, kā es varu sarunāties ar savām šūnām, kā es varu pārprogrammēt sevi, dot informāciju savam ķermenim, dzīvot jaunu dzīvi. Ja, tas viss tur tajā meditācijā ir iekšā. Lūk, jā, tas laikam būs tas brīnums, par ko pārsteigums, man pašai pārsteigums, ka es kaut ko tādu izdomāju. Jums te parādīt, tā būs bezmaksas nodarbība. 1. decembrī, arī 8 vakarā. Un kas tad notiks? Tad mēs tur tā ņemsimies, praktiski darbosimies, ja? Un tas būs tas, ko jūs iemācīsieties darīt. Lūk. Šie te ir filca akmentiņi. Ja? Šitas te tāds man paliels ir sanācis eksemplārs, viens no pirmajiem. Un patiesībā ļoti interesanti. Man viņi ļoti patīk. Un man ļoti patīk cilvēku reakcija katru reizi, kad viņi atnāk un mēģina uz viņiem sēdēt. Un citi patiesās šausmās saka, ka tiešām man būs jāsēž uz akmeņiem. Un es neesmu redzējis nevienu, kuru neuzrunātu šie te filca akmeņi. Un patiesībā jūs varat viņus izmantot visdažādākajā veidā. Viņi var būt, ja šādi kā ideāls veids, uz kā sēdēt, ja? Sazemēšanās, atceraties, esmu runājis daudz un dikti un runāju vēl par sazemēšanos, cik tas ir mums būtiski, ja? Tā ir iespējams ienest šos te zemes materiālus, kas ir negatīvi lādētiem joniem, lai harmonizētu to, cik daudz mūsu telpā sāk parādīties šie te dažādie aparāti un nevajag no viņiem bēgt, ja? Vajag vienkārši mācīt ar viņiem sadzīvot, jo vairāk mūsos mūsu telpās ir šis te starojums,
viļņi, ne tie, kurus mums gribētos, jo vairāk mums jānes iekšā dabīgās lietas no dabas, jā, tāpēc, ka tiem ir visiem pozitīvie joni un šiem ir negatīvie, un lai viņi savā starpā harmonizētos. Un vairāk jābūt dabā, vairāk jānes akmeņi un vilna dabīgā iekšā, un koks, un augi, un ūdens, un tā tālāk. Jā, vienkārši par to vairāk jāpadomā, un tad viss ir ok. Lūk, šitāds te, piemēram, ideāli, pie datora sēžam. Jā, zem dibena mums ir šitāds, zem kājām mums ir kaut kas arī tam līdzīgs, un vēl varam izmantot visur, kur. Jā, Melita ir to dažu laimīgo skaitā, kuri ir saņēmuši dāvanā šādas te akmentiņas, uz kā sēdēt. Nu, lūk. Un patiesībā tur var visu ko darīt, jo ir katrs akmentiņš ir šāds te, ja, viņi sašūti kopā. Un par to mēs visu, protams, tur tad cīkāk un smalkāk runāsim, bet, ja jūs to gribat iemācīties, tur ir viens būtisks faktors. Mums ir jāparunā par to, kas ir nepieciešams, un kā jūs redzat, tas lielais, gaišais un iedvesmojošais smaids, ar kuru vienmēr viss izdodās, ir pats būtiskākais, kas ir nepieciešams šai nodarbībai. Bez tā nu nekur un nekad un nevienā vietā. Lūk. Tā, bet, krīt man te nostās pakas. Tā, bet ja nopietni, tad lūk, vilnas kārstums, ja, tas ir, no kā tas viss? Melīt, vai te varam diviem pamast, tev vēl vajag, vai tu gribi paklājiņu? Lūk, vilna putbišķiņa. Vilnas kārstums, ja, tas ir tas, no kā veidojās šādi te akmentiņi. Tas ir tas, nu, jēl vilna varētu teikt, bet pārsvarā viņu sauc par vilnas kārstumu. Super, meitenes. Ai, super. Lūk, kas man fascinē, ka te, piemēram, var redzēt, ka te vēl palikuši ir smilgu gabaliņi un sūniņas iekšā un tā tālāk, kas visu to materiālu padara vēl mīļāku un vēl foršāku. Un tas nāk no Pāces dzirnavām. Jā, tur, kā jūs redzat tagad slaidā, jūs varat viņus sameklēt. Kaut vai Googlē ieliekat Pāces dzirnavas, aiziesiet līdz šobrīd. Viņi ir draugos, viņi mājas lapa vēl nav, bet tur ir visi telefoni, visi kontakti. Viņi brauc vismaz reizi nedēļā vai pat biežāk uz Rīgu, ved dzīvi uz Rīgas veikaliem un pilda tieši tas rokas siltums, tāpēc, ka tas darbs ir ar rokām. Tas darbs ir ar rokām, no mums no plauktu centriem plūst enerģija visspēcīgāk, un mēs to visu ielādējam tur iekšā tajos akmentiņos, un tas viss tur paliek, viņš nevar pazust enerģija, nekur nepazūd, viņi vienmēr ir tur iekšā, ko mēs darām. Lūk, tas ir par to, otrs ir klipana saule, jā, tur jūs varat nopirkt šāda tipa, pa puskilogramam vilnas kārstumi, bet tie, kā redzat, ir dažādās krāsās, un viņi vairs nebūs tik eko kā tie, bet, nu, ja jums nav tik lielas prasības pret ekoloģiju, viņi tāpat ir labi, bet, nu, bišķiņ ķīmiskāki, apstrādāti un krāsoti, bet, manuprāt, arī Pāces dzirnavā viņam arī dzīve ir stipri dabiski krāsota. Un vēl, lūk, šāds te, to man uzdāvināja. Te ir iekšā ziepītes, ja, un apkārt ir šāda te vilniņa, ziepītes ir iefilcētas iekšā, un arī burvīgi dāvaniņi. Jā, kad tā smuki izskatās un smuki var visi ziepītes līdz pat pēdējiem miligramam izmantot. Kas mažu. Lūk, internetā var arī atrast, mākslinieku preču veikalos var atrast, jā, jo nu, tas vilnas kārstums ir tas, kas tiešām ir vajadzīgs šādiem te akmentiņiem. Nu, lūk, pārējais, kas procesā ir vajadzīgs, tās ir ziepes, silts ūdens un kaut kādi dzīvu galiņi vai kaut kas tāds, kas iesākumā, kamēr jūs nedarbojaties profesionāli. Šīs te, piemēram, tādi punktiņi, ja, kur jūs redzat, tas ir arī jau speciāli tādi uztaisīti, viņi jau tā kā, nu,
aizmirst, kā viņas latviski sauc, nu, viņi tādi bumbulīši, vilnas bumbulīši varētu teikt, jā, un viņi gatavi tādi dažādās krāsās, viņus internetu veikalā var apstīties, tur visādi brīnumi ir, tur visādas šķiedras ir, līnu šķiedra, bambusa šķiedra, zīda šķiedra, katra no tām šķiedram veido savu interesantu rakstiņu tajā iekšā, ja, jo šeit akmentiņos, šeit, es gribu sameklēt, laikam šeit nav neviena zīda, nu, reku te varbūt, ja jūs varat redzēt, piemēram, zīds taisa tādu zibenīti akmentiņos, man liekas, ka šitējos te varbūt var saredzēt, un tāda ļoti interesanti rakstiņi veidojās, ja, tās. Un tas ir fascinējoši patiesībā, kā tās šķiedras strādā, kā viņas darbojās. Tas ir process no vienas puses tāds, kuru es vadu, un otrs, kurus tikai skatos, kas notiek. Ja, kā tur tas viss saveidojās, pats skaisti un forši un tā tālāk. Nu, lūk, tas jums būs iespējams iemācīties un pašiem sataisīt sev galvenokārt, sev jau vismīļākajiem, vistuvākajiem, visforšākajiem cilvēkam uz pasaules, tev. Dāvaniņas jau pirmkārt. Un, protams, tad arī pārējiem saviem mīļajiem, burvīgajiem, ieliekot sirdi mīlestību un enerģiju iekšā un tā tālāk. Un tad jau, ja jūs sāksiet šitos taisīt, tur jau var visu kaut ko izdomāt, ko tur likt iekšā, kā viņus vēl dažādot, man ir tādi lielāki akmeņi arī, kurus var viņus patiesībā es esmu redzējis lielus, ļoti lielus šos akmeņus pilcētos taisīts, un ļoti skaisti dekoratīvi elementi ir. Nu, protams, tas nav tad viss no vilnas, ja tur iekšā varētu būt kaut kāds, kaut kāds tilla tipa audums, jā, kas viņu taisa pufīgāk un netik smagu, bet tas ir process, jā, tur var iet un ja iepatiksies, es parādīšu vēl kā dažādas foršas lietas var taisīt, čībiņas un cimdus un šalles un somas un patiesībā tas ir viens fantastisks materiāls, kad skaties un domā, un tad tā jau ir kā mūza rodās, tad, kad mēs sākam darīt, tad viņi atlido un sāk mums apbērt ar iedvesmu, un rodās idejas vēl un vēl un vēl. Tā kā šitas jums varbūt būs pirmais solis, lai saprast, ka jūs to varat, un tas nav nekas neiespējams. Tas ir viegli, vienkārši un superīgi un forši. Eva, bet Turcijā taču aitas arī, manuprāt, ir, un nevar būt, ka tev Turcijā nav iespēja nopirkt šitādu te materiālu. Uz Turciju aizsūtīs, es tev varu aizsūtīt kādu kilogramu paciņā pastu, man nav problēma. Jo patiesībā šie te no pācis dzirnavām arī ir vislētākie. Viņi maksāja, man liekas, šī pelēkā maksāja 7 eiro kilogramā. Un man šāds te paklājiņš, kurš ir diezgan liels, ir apmēram puskilogramus maksas. Ja? Principā var taisīt mazākus bišķiņu. Ja? Man viņš ir tāds paliels. Nu, redzi, kā tev jau pilvam jau. Eva, tev pa pilvam jau sasūtīs, galvenais, lai līdz 1. decembrim aiziet. Bet būs jau labi. Tā, kā tas izskatās Klipan saules veikalā. Tad, kad ja jūs sāksiet ar to darīties, es jums iesaku ielikt noteiktu konkrētu summu makā un karti atstāt mājās. Savādāk jūs tur visu naudu atstāsiet, jo tā krāsu bagātība tur ir fascinējoša, jā, un tad liekas, man to visu vajag, tas viss ir tik forši, tas viss ir tik superīgi, jā. Bet, tā ir ar tām lietām, kad tās visas maksā naudu. Klipan saulē, manuprāt, tur bija puskilograms ap 6 eiro, kaut kas tāds, laikam, apmēram. Jā, tad, lai jūs varētu novērtēt, cik ko maksā. Lūk, tā, tas jau ir
Tirgus aizgāja. Lieliski, labi, mīļie, jaukie, burvīgie, brīnišķīgie. Es saprotu, ka vakars jau ir vēls, un vēl ir runājamais palicis, un tas nozīmē, kad es no jums atvados, un paldies par kopā būšanu šajā vakarā ar burvīgajiem, brīnišķīgiem pasniedzējiem un klausītājiem. Tas ir fantastiski, uzlādējoši un jauki, kā man viena man vingrotāja teica, tas bija tik iedvesmojoši apaļā galda klausīties, tas bija tik forši, man bija tiešām prieks. Un mēs ar sevi varam jūs samīļot un saenerģizēt, lai jums visiem veicās, lai daudz skaistas, burvīgas enerģijas jums visapkārt. Laimīgi, saulītī visiem visapkārt. Tā.